Sveicināt pentru kandidāti care sau inscris pentru a ocupa un loc la Livegu, dārgie draugi. Šajā video es jums pastāstīšu, kā izveidot kontu un samaksāt dalības maksu reģistrētajiem kandidātiem. Lai uzzinātu, kuri kandidāti ir reģistrējušies, lai ieņemtu vietu, piesakieties savā kontā, pēc tam dodieties uz sadaļu Mans par, tālāk ritiniet uz leju, redzēsiet reģistrēto kandidātu sarakstu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā sarakstā ir dalībnieki, kuri ir kļuvuši par jūsu F1 biedriem, kas nozīmē, ka viņi ir samaksājuši dalības maksu. Tie dalībnieki, kuri ir kļuvuši par jūsu F1, jūs redzat saišu kolonnā, būs rakstīts jā, un statusa kolonnā būs aktīvs. Turklāt tālruņa kolonnā būs viņu tālruņa numurs. Kas attiecas uz kandidātiem, kuri tikko reģistrējušies ieņemt vietu un nav samaksājuši dalības maksu, saišu kolonnā būs redzams ne, statusas lejā būs aktīvs, un tālruņā ielē var būt tālruņa numurs vai bez tālruņa numura. Lai izveidotu kontu reģistrētiem kandidātiem, vispirms ir jāatver šī saite, mēs jums nosūtīsim šo saiti, kā arī ievietosim šo saiti šī video aprakstā, tālāk jūs kopējiet kandidātei pastu šeit, jūs ar peles labo pogu noklikšķiniet uz e-pasta, pēc tam izvēlieties kopēt e-pasta adresi. Pēc tam jūs dodaties uz šo vietni, ielīmējiet šeit kandidātei pastu, pēc tam noklikšķiniet uz šīs pogas, pēc tam ekrāna augšējā labajā stūrī redzēsiet kandidāta vārdu un uzvārdu. Turklāt šeit jūs redzēsiet atpakaļskaitīšanas laiku. Atpakaļskaitīšanas laiks, kas tiek saprasts kā laiks, kas atlicis līdz laikam CUTOFF. Ekscelences visiem, lai pārietu uz konta izveidi un dalības maksas samaksu, noklikšķiniet uz pogas, lai bloķētu savu atrašanās vietu. Veicot šo darbību, jums ir jāveic 3 darbības. Pirmais ir izveidot kontu, otrs ir šeit tālāk izvēlēties dalības plānu, bet trešais ir ievadīt maksājumu un piegādes informāciju. Kad esat ievadījis visu iepriekš minēto informāciju, kā arī izvēlējies maksājuma veidu un izvēlējies dalības paketi, varat ritināt zemāk, noklikšķiniet uz pogas turpināt. Šajā darbībā jūs pārbaudāt, vai visa ievadītā informācija ir pareiza. Īpaši preču izvēles sadaļā pārbaudiet, vai maksājumā summa ir pareiza. Pēc tam pārbaudiet, vai maksājuma informācija un piegādes informācija ir pareiza. Pēc tam atzīmējiet šīs 2 pogas, pēc tam noklikšķiniet uz pogas, lai pabeigtu manu reģistrāciju, lai pārietu uz pēdējo soli, kas ir maksājuma solis. Pārējiet uz šo soli, ja izvēlaties maksājuma veidu ar kriptovalūtu, tad noklikšķiniet uz pogas kripto, pēc tam noklikšķiniet šeit, lai izvēlētos kriptovalūtas maku. Šis ir kriptovalūtu maku saraksts, kuru kriptovalūtas maku jūs izvēlaties. Pieņemsim, ka es tagad izvēlos šo maku, pēc tam noklikšķinu šeit, lai izvēlētos, un pēc tam tiks parādīts QR kods, lai man būtu jāmaksā. Šajā QR kodā es ļoti labi zinu, cik daudz naudas man ir jāmaksā, un zem šī ir norādīta maka adrese, lai es varētu pārskaitīt naudu, kas nozīmē, ka es pārskaitīšu šo naudu uz kura uzņēmuma elektronisko maku Ligud uzņēmums. Ekscelences visiem, pirms maksājuma veikšanas nofotografējiet šo QR, lai salīdzinātu, ja kaut kas noiet greizi, un ievērojiet, kad esat samaksājis, noklikšķiniet uz pogas. Nosūtīts logā apakšā, kurā redzams QR kods. Pēc tam pārējiet uz šo darbību, pievērsiet uzmanību tam, ka, pabeidzot maksājumu, noklikšķiniet uz šīs pogas, lai pārbaudītu, vai maksājums ir veiksmīgs. Ekscelences visiem, tagad es veicu maksājumu. Ekscelences visiem, es tikko veicu maksājumu, tagad noklikšķināšu uz šīs pogas, lai pārbaudītu, vai maksājums ir reģistrēts vai nē. Ekscelences visiem, tātad esmu veiksmīgi ierakstījis maksājumu. Šeit ir ziņojums, apsveicam, esam saņēmuši jūsu maksājumu kriptovalūtā un esam aktivizējuši jūsu kontu. Ekscelences visiem, tagad es izteikšos no šī konta un atkal pieteikšos tā dalībnieka kontā, kuram tikko izveidoju kontu, tāpēc daru vēl vienu ļoti svarīgu darbību. Tas ir, es viņiem uzstādīšu kredīta maku. Pēc pieteikšanās pievērsiet uzmanību, pirms kredīta maciņa uzstādīšanas ir jāpārbauda, kā Ligud uzņēmuma mājaslapā ir fiksēts maksājums par jūsu biedru. Noklikšķināsiet uz pasūtījuma vēstures vienuma, tad šeit parādīsies apmaksātais pasūtījums un rēķins. Tas nozīmē, ka esat veiksmīgi izveidojis kontu un veicis veiksmīgu maksājumu. Tālāk, lai instalētu kredīta maku, jūs noklikšķiniet uz maniem ienākumiem, pēc tam noklikšķiniet uz pogas, lai pārskaitītu komisijas naudu uz kredīta maku.
Pārejiet uz šo darbību, atzīmējiet pēdējo vienumu, pēc tam noklikšķiniet uz saglabāšanas pogas, lai saglabātu. Pēc saglabāšanas jūs saņemsiet veiksmīgu saglabāšanas ziņojumu. Ekscelences visiem, tāpēc es tikko pabeidzu jums sniegt norādījumus, kā izveidot kontu un maksāt dalības maksu kandidātiem, kuri ir reģistrējušies, lai ieņemtu vietu. Lūdzu, ņemiet vērā, ja vēlaties, lai jūsu kandidāti paši izveido savus kontus un maksā paši, jums ir jānosūta viņiem šis video, jāļauj viņiem skatīties un viņi to dara paši, tas arī ir ļoti labi. Viņiem, un tajā pašā laikā saglabājiet daudz laika tev. Ekscelences visiem, šo video esmu pabeidzis savu uzdevumu, tagad es gribētu beigt šeit. Visbeidzot, es novēlu jums visu to labāko veselību un panākumus. Uz redzēšanos un tiekamies atkal!